9 mēnešus bijuši kopā, biežāk vai retāk, un esam nonākuši līdz tam brīdim, kad ir pielikts treknes punkts mācību procesam, un tas, ko mēs darām šodien, mēs tikai izbaudām, vai ne? Man ir ļoti liels prieks par to, ka mums šis brīdis ir pienācis, un ka jūs tā esat izturējuši to smagāko daļu un izdarījuši, paveikuši savus darbus. Man patika praktiski visi darbi, kurus es redzēju, kurus es skatījos. Es lepojos ar jums. Man tiešām ir liels prieks par to, ka tās zināšanas, ko mēs apguvām, mācījāmies un mēģinājām, ka tās jums ir nākušas par labu. Un tik tiešām man ļoti liels prieks bija skatīties jūsu diplomu darbus. Un tāpēc diplomu, kur tiks jums pasniegti, viņi ir godam nopelnīti, un jūs varat droši sev saukt par video operatoriem. Pamatprasmes jums ir rokā, galvā, sirdī. Un es novēlu jums izmantot tās, augt, pilnveidoties, un ceru, ka mūsu tā sadarbība un konteksts nebeigsies līdz ar noslēgumu, ka varbūt mums dzīvē vēl kādreiz gadīsies kopā pastrādāt, tāpēc, ka jūs esat talantīgi, jauki un forši cilvēki, un tas nemaz mūsdienās nav tāds ļoti izplatīts starp radošiem cilvēkiem. Kopums. Es domāju, ka vispār viss tas mūsu šis kurs, viņš bija tāds, savā ziņā eksperimentāls, ja? Jo mēs pirmo reizi bijām tik ilgi kopā. Līdz šim kurs notika īsāk, ātrāk, un šis bija tāds garākais un grūtākais. Tagad jūs esat vislielāko maratonu. Un arī simboliski, ka mums nekad nebija izlaidums, diplomu pasniegšana tā, kā tas ir šoreiz, un tas ir īpaši. Pirmkārt, mēs atkal esam kopīgā darbā, kopīgā radošā komandējumā. Otrkārt, mēs esam īpašā vietā, jo, manuprāt, Aglona ir Latvijā pavisam īpaša saudabīga vieta ar spēcīgu, izteiktu enerģētiku, kuru cilvēki jūt, un tāpēc viņi dodas no visām pusēm. Un šeit Aglonā un apkārt, kā jau mēs dzirdējām, viss kaut kas notiek. Ja, te viss kaut kas interesants notiek, jo tā vieta cilvēks tā iespaido, ka viņi ir aktīvi, viņi kaut ko rāda, un es ceru, mēs arī paši ar to tuvāk saskarsimies rīt. Un mēs šos diplomus izdalām pie vietējiem, tādiem censoņiem, kur priekšā gribas noņemt cepuri. Ja, un mums ir tādi namatās un namamāti, kuri paši ir aizrāvušies ar video filmēšanu, videogrāfiju. Un tas ir, man liekas, baigi simboliski. Pie tam mēs nebijām tā plānojuši. Ja? Tas pats tā salikās tik skaisti. Manuprāt, šis izlaidums, viņš tāds nestandards, viņš tāds neaizmirstams. Ja? Mēs vienmēr to atcerēsimies. Viņš nav bijis tāds, ja? Tas vienmēr bijis tā formālāk, un šis ir tā tuvāk un mīļāk, tā kā Latgalē. Un, laikam, tā kā mums arī vajadzēja būt. Un es ceru, ka mēs ar to silto jūtu, kas mums te ir tādu sirsnīgo, savstarpējo cieņu un prieku un mīlestību, mēs turpināsim kopējo darbu, un tad gan jau veiksmi mums uzsmaidīs. Un pirms es pasniedzu diplomus, mums vēl ir jāgaida, ja? Jā, tad es aicināšu Jāni Liklandu, mēs aplaudējam, Jāni. Apsveic tev, es tev gribu pateikt, ka tu esi tāds, ko jau es tev teicu, es atkārtošu. Tu esi mākslinieks, nevis vienkārši tu esi profesionāls, tu esi mākslinieks. Tāpēc, ka tas, kā tu filmē, tas atšķiras. Tu filmē citādāk nekā pārējie. Un tas nenozīmē, ka labāk. Bet tas nenozīmē, ka sliktāk. Tas nozīmē citādāk. Tev ir savs rokraksts. Un tas man ārkārtīgi patīk. Protams, viņš ir saudabīgs. Viņš varbūt nepatikt visiem, bet man patīk. Tāpēc, ka viņš ir tavs, viņš ir māksliniecisks, viņš ir tāds īpašs, tāds kā tu, tāds ļoti saudabīgs, ja, ļoti specifisks, ir ļoti īpašs.
Un tas parādās tavos darbos. Man ir prieks par to, jā. Es tiešām priecājos, ka tev tas izdevās un ka tu līdz galam izdarīji to. Jā. Paldies. Paldies. Aplausiem. Mums ir ļoti jauks un brīnišķīgs cilvēks, talantīgs mākslinieks. Arī cilvēks ar savu redzējumu, savu rokrakstu, teiksim tā, klasisku un tomēr savu specifisku radīšanas stilu un rokrakstu. Un tas ir Aleksandrs Traškovs. Aleksandr, man ir ļoti patīkami. Nu, tā ir, ka ir patīkami. Nevis vienkārši tā ņem un staigā, ja? Bet tiešām patīkami, tāpēc, ka es arī redzēju, ka tu atnāc uz to pirmo nodarbību, kā tev mainījās tie darbi un tavs diploma darbs. Nu, viņš arī tie darbiņi pirms diploma darba, kurus uz nes, tas arī viņi ir tādi savi, kuros var just tādas kaut kādas tradīcijas, kaut kāda kultūras mantojuma, kas tev nāk no taviem vecākiem, no tavas skolas, un kas tomēr ir tavu mūsdienīgo skatu un prizmu. Un es ceru un es ticu, ka es kaut kā paredzu, ka tev attīstīsies un tev baigi augsts vēl tajā. Tā, es tā domāju. Un es tev to arī novēlu no visas sirds. Es nopelnījis izbaudīt šo mirkli, diplomu saņemšanu un arī tādu novērtējumu. Vispār es pateikšu visam godīgi, bez tāda vīriešu šovinisma, ja, ka sievietes mākslinieces videogrāfijā, viņas ļoti reti mēdz būt tādas baigi izcilās. Ir ļoti maz sievietes labas režisūras. Arī operatoras, sievietes labas reti, kad gadās. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, jo fotogrāfijā diezgan daudz sievietes fotografē. Bet, teiksim, tad, kad tu atnāc pirmo reizi, sāki mācīties, ja, man likās, ka tev tur ar to apgūšanu būs grūti, ka tev tās zināšanas tu viņas tā kā, ne visas aproti, nevienmēr. Bet tad, kad es sāku skatīties, kā tev tie darbi veidojās, es sāku redzēt, ka tu arī tā audz, un tas beigās, kas parādījās, tas tavs animācijas talants, ja, tad, tas vienkārši man likās, to atradi, to savējo. Un interesanti, ka sievietes animatoris ir ļoti daudz. Un tur viņas ar vīriešiem, tur ir vīrieši, bet sievietes animators ir ļoti, tajā augstākajā līmenī viņas ir. Un animācija manā uztverē, tā ir tāda operatoru mākslas kvintesence, ko jau es teicu, kur var darīt jebko, un kur viss jāzina, un tas bija lieliski. Un, manuprāt, šobrīd tu vari filmēt ar kameru, tu vari filmēt praktiski jebko, tās to pamats tu zini. Bet, ja tu attīstīsi savu animācijas, kas, protams, ir varbūt grūti, un jā, tu pati zini, cik tas prasa darba, tad tur tu vari ļoti liels panākums sasniegt un radīt, jā, attīstot to. Un es tev to no sirds arī novēlu, jā, jo tas ir, tā kā man likās, ka tas ir tieši tas tavs, un katram mums ir kaut kas cits, un tur arī ir tavs rokraksts, tavs skatījums, tavs redzējums. Un, jā, es tev apsveicu, būs tev diploms, kuru mēs parakstīsim vēl vienreiz, ja? Un, Baiba, mums ir jāredz tavs diplomdarbs, un tad man ir vēl viens diplomiņš, ja? Kurš nav iedots. Tad diplomdarbu nosaukumu jūs paši ierakstīt, ja? Ko, gatavi? Skatāmies Baibas darbiņu.
Man ir prieks, ka tu esi savā darbā ielikusi visas savas, no visām savām zināšanām, kuras es zinu, ka tev ir pa bišķiņām. Savu aktrises talantu, savu režisores, tādu redzējumu, skatījumu, savas operatora iemaņas un savu varējumu un savu arī tādu īpašo skatījumu. Tagad es tev varbūt ilgāk nekā pārējos pazīstu, tad es zinu, ka tev ir tāds ļoti mistisks, tev patīk misticisms, mākslinieckais, ja? Un te tas viss parādījās. Un te parādījās tavu dvēseli. Zinu, kā tev gāja diplomdarbi, ka tu tur sākumā to, ko tu uzzīmēji, tas bija vienkārši tur tā, ka tur gadu apmēram dienā jāstrādā, ja? Un beigās tu pieņem tādu lēmumu, kā tu pieņem lēmumu. Tas, ko es redzēju, ko tu animācijā tur uzzīmēji, ja? Tas, manuprāt, bija, protams, tiešām tur varbūt ne līmeni, bet 2 līmeņus augstāks darbs, bet, protams, lai to izdarītu, paveiktu, tas nebija reāli. Pat daudz lielākā kolektīvā, ka liels nav šajā laikā. Es tev novēlu uztaisīt to animācijas filmiņu, uzzīmēt, ja? Pabeigt, un tad vēlreiz mums sanākt kopā un redzēt. Un es arī abrīnoju tavu uzcītību, un to, ka es zinu, ka tu strādā, staigā uz teātri, spēlē lomas, tad vēl nāc uz kursiem, filmē ar telefona kameru, ja, bez statiem, bez visu kaut kādu tur montē. Es abrīnoju, kur tev tā viss tā enerģija rodās. Es novēlu, lai tev viņi neizsīkst un apsveic tevi.